sakot tā, mēs esam jūsu līdzjutēji, tā fani, mēs par jums panosim, par ko jūs darīt, un tagad jums būs jāpiedalās kaut kādās sportiskās sacensībās. Kāpēc mēs tiekam līdz vakariņām, sieviešu sporta veids, sievišķīgākais sporta veids, Indra tiek pārbaudīta tajā. Lūdzu, dāmas. Tas cilvēks, kurš ir izaudzis par sievieti, zina šo sporta veidu. Dažu sekundes paraugu demonstrēju. Tikai pirmo līmeni. Утолц Найкис, Ну, куда нас такой платьем будет прыгать? Ну. Sanāk viss. Теперь, ну куда? Сейчас тебе надо будет прыгать. Да? Ну я. Не знаю как. Indra var iecelt klātu, kurš viņas vietā izpildīs augšējos. Jā. Tātad, var sakot, sieviešu sporta veidā viss ir skaidrs kārtībā. Vēl viens neliels sporta veids arī Edijam, to sponsorēs mums Dainis. Dainis sponsorē tātad tumši zilu kakla saiti. Un šeit notiks neliela klasiska pārbaude, kāds šeit stāstīja noteikumus, viņai to mēģināšu atstāt. Tātad, aizbrauks mašīna, tad arī notiks mūsu sacensība. Autobuss patiešām Tātad, kāds no klātesošajiem zināja labāk, bet tomēr. Indra sākumā aizcies Edijam acis ar šo te īstenību Daņa kakla saiti, ja? Un pēc tam notiks šāda lieta. Es tikko neredzu. Jā? Klausās nepatiesība, bet nu labi. Tātad, un turpmākie notikumi iznāksies šādi. Indra tātad panāksies pie mums mazliet. Un mums Edijam būs jāaptausta 5 dažādas plaukstas, uz kurām nav gradzena. Un jānosaka, kur ir viņa sievas plauksta. Un tajā brīdī, kad viņš uzskatīs kādu par savas sievas plaukstu, tā arī būs plauksta jānoskūpsta. Plauksta īpašnieces tāda būs jāaptausta 5 vai 6 plaukstas. Un tā, kura būs tavas sievas plauksta, būs jānoskūpsta. Tā tiek tas darīts visādos pasakās. Nāciet, dāmas, piepalīdziet, mums vajag bezgradzēnu plaukstas dažas. Lūk, dalībniece numur 1. Dalībniece tāda darīja Tātad šobrīd plaukstu secība ir gandrīz vai satikota. Un varēs sākt no labās, kuras puses sāksim. Sāksim mēs tā. Un šobrīd notiek sājaukšanās, bet smiešanās. Viss normāli. Nē, tas nav. Protams, problēmas. Tas ir treniņš. Lūk tā. Tātad. Un šobrīd tagad notiek mājās visādas sajaukšanās, notiek samaisīšanās, notiek intensīvi visam vietiek sajaukties, visas esam samaisījušās. Un sāksim ar dalībnieci numur 1, plauksta numur 1. Jā. Sākam. Paga, kas te ir? Nav, nākošā plauksta. Tā pēc tam varēs atgriezties, ja ļoti gribēsies, nezinu. Nav. Nākošais dalībnieks šis. Dalībniece. Nav īsti. Tā, vēl kāda dalībniece. Vēl kāda nākošā dalībniece. Nē. Jā, varētu būt. Varētu būt, jā. Ir vai tad vai nav? Ja ir, tad bučo roku ar mēlīti. Nu. Tik pārliecināts. Tu gan es droši sirdīs. Kas tas bija? Redēji tēvs. Ai, tu iegrābies, tikko klausies. Tikko iegrābies, tā nopietni. Tātad, paldies Dainim par kaklasādi, paldies visiem par piedalīšanos. Pārējos sporta veidus pārceļam uz vēlāku laiku. Sakosim jums uz restorānu, kas mums tur tālāk gaidīs. Tev bija tik laiks lūpis. Tikai pēc jums. Tev redzam. Es jūtu? Bija baigi lielie pirksti vienu brīdi.
Somiņ, paņem. Vispirms bija kāpjas un tad, ja tu iedzer, jā, to arī mēs. Laipni lūgti. Šobrīd jaunais klāts skatās tiešajā pārējā telpā, un viņiem abiem kopā ar kopēju Tā bija, lai jums dzīvē nepietrūktu sāls, maizīte un ūdens. Lūdzu, jums jāuzver sālīt uz maizītes, jānokož maizīte un jāpacem. Что это, водочка? Водочка. O, jā? Классно. Согреется хоть. Ūdens vai šeit? Ļoti labi, sasildies. Tas jau bija. Tālāk, Edija, tev ir uzdevums. Tā Šeit apakšā ir riktīgi jāsamīca, cik vien var. Kas tad? Tas ir šķīvis un riktīgi jāsasit. Jāsaka? Jāsasit, jāuzliec virsū. А, там тарелка, надо ее раз... Liga opā. Я? Vai, zini? А, Tas jau būs jūsu uzdevums tālāk. Tagad skatīsimies, cik tie bērni būs. Katram dod to vārdu. Jā, kurus augstēt? Lielos, mēs skatīsim lielos. Nē, visi. Jūs dodiet katram gabalam savus vārdus. Liekat grozā iekšā, sakat katram vārdu. Liekat vien virsū pa šeit. Katram vārdiņu. Kā sauc pirmo? Vīna. Zelmonis. Liekat iekšā, kā tas augstās. Zelmanis. Zelmonis. Nākamais. Zelmonis. Andiņa. Mildiņa. Feriks. Feriks, labi. Nākuši Kvīva. Kvīva, labi. Selga. Selga, labi. Tālāk. Pēterīts. Armands. Armands mums arī būs ģimenē. ну я карты где. Nu, Džons būs mums arī ģimenē. Ivars. Ivariņš būs, jā. Nu, Jānis. Jānis, bet tikai prieks, bet meitenes vajag. Kas tur? Вот Райс. Dzīja. Meitene dzīja. Dzīja būs mums arī ģimenē. Zāne būs. Un Santa. Santa būs mums arī maziņos ar veisalasī. Inga būs. Vai Mārīte. Mārīte. Kas tā maziņā būs? Meitiņa peciņa. Meitiņa pēcēkā būs pēdējā. Nu, es domāju, ka būs pilnībā pietiekami. Jā. Un tie bērni būs gana daudz un būs ko rūpēt un būs ko strādāt ģimenē, vai ne? Kā es teicu iepriekš, ka tā dzīve ģimenes nemaz nav tik viegli. Būs arī jāstrādā. Bet šodien izbaudīsim to jaukāko brīdi. Un dosimies tālāk.